tas spēļu zāles, viņam toplēns pirmo gadu kļuva mazāks nekā online. Jā. Tad online ir lielāks. Jā. Okay. Spēļu zāles ir kaut kas jau tagad ap 140, es domāju. Jā. Un katru nākamo ceturksnī spēļu zāļu skaits samazinās, aparātu skaits samazinās un tā tālāk. Vispār uz online gambling. Ir daļa, kas pāriet uz online, ir daļa, kas vienkārši nekur nepaiet un viņi vienkārši pazūd. Jo tīpaši reģionos ir ļoti grūti uzturēt šādu biznesu. Izmaksas iet uz augšu, nodokļi iet uz augšu, viss iet uz augšu, bet pirktspēja neiet uz augšu un principā arī viss tiek darīts tā, lai tas biznes viņš neaug. Kā šajā nozarē, kas ir tagad tādas jaunākās inovācijas, jaunākie biznesa modeļi, jaunākie produkti, ko tirgo un ko var tirgot, ja kāds gribētu uzsākt jaunu biznesu azartspēļu nozarē? Produkti, es domāju, tie paši. Šeit jāsadala, ka ir likmes uz sportu, jā? Es domāju, viss betings, jā, viss saprot, jā? Kā tas strādā. Ir lielāka daļa ir spēļu, ko visi sauc par retail laikiem, spēļu automāti vai sloti. Ja, tas ir visvienkāršākais produkts, ja, slot games. Ir live casino. Latvijā, es domāju, jebkuram mūsu vecumā cilvēkam ir vai draugs, vai draudzene, kas strādā vai strādāja Evolutionā. Ja, tas ir milzīgs biznes. Es domāju, tur katra otra blondīna Rīgā ir šādā vai tāda veida bija strādājusi Evolutionā. Tā kā live casino, ja, ko principā līdzīga pieredze viņš tev ekrāna vai mobilē telefonā. Jā, tev ir live dealers, kurš sadala tas spēles, kas ir kazino. Tas ir trešais produkts un ceturtais pokers. Es domāju, visiem labi pazīstams. Jā, bišķiņ cits biznes. Ja pirmie trīs, tad tu spēlē pret operatoru. Ar pokeru operators tev dod platformu, kur tu spēlē pret citiem cilvēkiem, pret citiem spēlētājiem. Jauni produkti. Nav nekā tāda jauna, interesantāka, savādāk. Vienkārši spēles kļūs labākas, viņas ir vairāk grafika, matemātika, mūzika, viss, kas viņas ir. Tas spēles, kas bija pirms 20 gadiem un kas ir tagad, tas ir diena un nakts. Ko viņi dara tajās spēlēs no tāda psiholoģiskā aspekta, lai panāktu to, ka cilvēks neattiet no viņām, es pieļauju, un turpina likt iekšā naudu. Tas ir galvenais mērķis, pieļauju. Matemātika, tas, kas padara tas spēles interesants. Ka tev to uzmanību, lai viņi tev nepazūd. Jā, par to, lai tev tiešām gribas redzēt, kas tas būtu tālāk, tā spēle. Jā, tur ir tā. Viss, kas tur jau tas arī ir know-how, kas atšķir labu spēļu izstrādātājus no sliktiem. Jā, to nevar to sajūt, jājūt to spēlētāju. Tas spēles, cik es saprotu, jūs vienmēr pērkat, ne? Jā, mums nav savu spēļu izstrāde, un principā lielākā daļa, 95-99% no operatoriem, viņi pērk to kā third-party pakalpojumu. Cik kā monthly maksājumi var to vienreizēju maksājumus, lai nopirktu spēli? Ir kaut kāda maksa par integrāciju, un tālāk ir mēneša maksa atkarīgi no apgrozījuma.